Medus suplē ir medus, tikai gaisīgāk un ar garšām un dažādās krāsās. Medus suplē pamatā ir putots medus, krēmots un putots. Lai tā struktūra būtu gaisīgāka, varbūt pat mazāk salda. Rāmrīt ir biškopības uzņēmums, kas darbojās no 2015. gada. Man ir 50 bišu saimes un bišu māja, kur var gulēt uz stropiem. Medu, ziedputekšņus, bišu maizes, sveces mēs arī tirgojam, bet vajag izcelties ar kaut kādiem īpašiem inovatīviem produktiem, un tāpēc izdomājam medus suplē. Medus suplē ir principā nejaušības rezultāts. Es gribēju uztaisīt krēmmedu, un uztaisīju viņu nepareizi. Es viņu pārpūtoju ar daudz lielāku ātrumu nekā vajag, un kad es pagāršoju to gala produktu, man ļoti patika, ka viņš ir gaisīgāks par krēmmedu. Tāpēc es sāku attīstīt šo virzienu un mēģināju saglabāt to gaisīgumu, tā lai nodot to arī saviem klientiem. Medus suplē ir pilnīgi noteikti medus, kas saglabā visas labas medus īpašības. Vienkārši viņa struktūra, tie kristāli, kas veidojās, kad viņš sastingst, ir sasmalcināti. Ja, un viņi neturās viens pie otra, tāpēc viņu viegli uziest uz pankūkām, uz balzmaizi, galetēm. Medus suplē var izmantot, cik ļauj paša fantāzija. Viņu var izmantot kā tēju, piemēram, kā to citronu ingvertēju, vai upeņu ingvertēju, vai dzērbeni. Lielisks tējas sanāk. Pieliec 2 karotes samais un tev ir gatava tēja. Viņu varēs ar karoti, viņu var piejaukt dressingam salātos pie tās mērcītes, ar viņu var glazēt lasi vai vistu, ar viņu var marinēt. Pašreiz man ir 13 dažādas garšas, es turpinu eksperimentēt. Viens no pēdējiem veikumiem ir ar bībotnēm un kumelīti un mārsilu. Mēs izmantojam vislabākus ingredientus, kādi ir iespējami. Piemēram, ja tas ir ogas, tas ir liofilizēts, augstuma žāvētas ogas, kas saglabā visu garšu un smaržu. Šokolādes medus suplē ir nevis vienkārši ar kaut kādu lētu kakao pulveri, bet ar izcilu Ekvadoras šokolādi no džungļiem, no senās šķirnes, kas ir viena no aromatiskākām pasaulē. Tās lietas, ko mēs varam dabūt Latvijā, es pērku Latvijā, vai paši vācam, ka to pašu vīgriezi vai mārsilu pats žāvēju un sasmalcinu. Medu var nopirkt praktiski visur, Latvijā nav ar to problēmas, bet medus suplē tikai pie mums. Cilvēki brauc pie manis uz Rāmritiem un iegādājas šeit. Mēs esam netālu no Iecavas. Viņi lasa Facebookā, Instagramā, raksta man vai zvana man, apmaksā caur banku un es nosūtu uz pakomātu. Nesen mēs atvērām mājaslapu jaunu, ļoti ērtu, kur visu var redzēt. Mēs esam arī Amazon vietnē, tā ka var pasūtīt no ārzemēm